Tā, nu esam Mārups skrējienā šodien kā skatītājs. Esmu jātaupa spēki uz Tallinu, tā kā šodien tik paskatīšos. Tīri intereses pēc atbrauc. Galvenais favorīts šodien ir Māris, Pro Māriš. Un notiksies noteikti interesanti cīņas starp Mārišu un Eģu. Eģu nav pro, viņš ir tikai amatieris, bet viņš ļoti gribētu šodien uzvarēt Mārišu, parādīt, ka amatieris var būt stiprāks par pro. Nu, tad sekosim līdzi, kā tad sanāks Eģam. Mārišam tur nezinu, kā būs šodien. Viņam citreiz ir tā, ka bāze ir, nav ātrums. Citreiz ir ātrums, nav bāze. Ir bāze, ir ātrums, nav veselība. Ir veselība, nakte nav gulēta, darbā bijis. Tā kā nevar neko zināt, kā šodien ies Pro Mārišam. Eģus arī par nakti bija, kur viņš teica, La Roque, kaut kādā diskotēkā džasītēm tur dancojis, tā kā arī nav īsti gulējis. Arī viņam nebūs viegli. Tūlīt iet vaļā starts, šāviens ir un paušs starts, nē. Nevar saprast. Divreiz izblieza plinti. Pirmo reizi es no malas tā paskatos. Vienreiz gan es Stirnabuku skaties, bet tas jau nav tāds sacensības, tad plezīrs vairāk. Skatīsimies, kur ir Pro Māriš, kur Eģis. Ak, Dievs, Māriš tikai 2. simtniekā. Reģistratūras meiteni aicina šeit. Reģistratūras meitenis aicina te. Eģu nemaz nemanīja. O, reku Mairiš, Peterson kungs. Zupu vēl nevajag mums. Kā būs vēlāk, pašreiz sagaidām finišā. Aiziet! Tas arī viss. Nē, reku vēl nāk beigās. Mūsu vecmeistars Sapūtins, 80 gadi vīram. Un vēl startē sacensībās. Sagaidīsim Viktoru, un tad jau drīz vien gaidīsim apakaļ. 5 km paies ātri. Davai, Viktor, do grīdā! Do grīdā! Noslēdzošais iet ar kājām līdzi, nevajag nemaz velosipēdu. Tad gaidām, atgriežamies. Pēc kādām minūtēm 14-15 jau varam gaidīt. Līderis, tuvojamies finišam.